New Horizons – starptautisks mācību centrs. Imports ASV un Eiropas valstis. Valodu apguve ir neatsverams ieguldījums pašizaugsmē un starptautiskas karjeras izveidē. Mācību centrs New Horizons piedāvā angļu, krievu, zviedru, vācu un citu valodu apmācības dažādos līmeņos. Atbilstoši priekšzināšanām tiek piemeklēts individuāls risinājums valodas apguvēji grupā vai privātās nodarbībās. Mēs palīdzam cilvēkiem īstenot viņu mērķus, sasniegt mērķus, jo lielākā daļa cilvēku vēlas sasniegt kaut ko vairāk. Mūsu angļu valodas pasniedzēji ir gan vietējie, gan arī pasniedzēji, kuriem angļu valoda ir dzimtā. Nodarbībās tiek attīstītas visas 4 valodas prasmes – lasīšana, rakstīšana, runāšana un klausīšanās. Lai mācību process noritētu veiksmīgi, jāizstrādā sev saprotama pierakstu sistēma, kas turpmāk noderēs kā rokas grāmata apgūtās vielas atkārtošanai. Ja students pirmkārt kārtīgi pieraksta jaunu vielu, rēķinās ar to, ka viņam šī pieraksti būs vēlāk jāparlasa, izmanto dažādas krāsas un paņēmienus, lai sev izceltu to svarīgāko, tad zināšanas tiek sakārtotas arī galvā. Protams, kā mūsu starpā ir cilvēki, kas ir ļoti talantīgi un kam valodas padodas viegli un bez pūlēm, bet mūsu lielākā daļa ir tomēr jāpiepulas. Studentam jau jāatnāk uz nodarbībām noskaņotam uz jauno valodu. Ja studentam ausis ir kā antenas, kas ir noskaņotas uztvert valodu no dažādiem avotiem, tie varētu būt gan sociālai tīkli, gan televīzija, reklāma, tad var garantēt, ka pienāks tas brīdis un studentam būs zināms progress valodas apguvē. Viens triks, ko es iesaku, ja tu nesēdi klasē vai nemācies angļu valodu, tad atrodi draugu vai draudzeni, kas runā šajā valodā, un tas tevi motivēs runāt šajā valodā. Tas ir vēl viens ļoti efektīvs paņēmiens. IT nozares speciālistu pieprasījums darba tirgū aug ik gadu. Tādēļ tikpat nozīmīgi ir šo speciālistu atbilstoša sagatavošana. Kamēr vairumam Latvijas augstskolu diplomu ārzemēs nav praktiski nekādas vērtības, mācību centrā New Horizons iespējams iegūt pasaulē atzītas Microsoft certifikācijas. Ja Latvijā šo eksāmenu nolicis, tad, ja tu aizbrauc uz Norvēģiju vai Vāciju vai Angliju, tie darba devēji zinās, kas tas ir. Metode ir interesanti ar to, ka tā nav tikai teorija, uzreiz ir praktiskie darbi. Viens, ka tu izmācies teoriju uzreiz, tad laboratorijas darbs, kur tās zināšanas var izmantot un izmēģināt, kā tas izdarbojās. Tas ir tādas starptautiski atzītas lietas, par kurām tu ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs viņas novērtē. IT apmācības notiek gan grupās, gan individuāla mentora pavadībā. Tā katrs students var kontrolēt mācību tempu un virzienu. Tāpat IT apmācībām iespējams piesaistīt Eiropas Savienības līdzfinansējumu līdz pat 72,5%.